Ja jums rodas jautājums, vai XTB vai IQ option ir labāka izvēle, jūs esat īstajā vietā. Šajā video es salīdzināšu abus brokerus blakus un palīdzēšu jums izlemt, kurš varētu jums labāk atbilst. Un, ja domājat par konta atvēršanu, zemāk esošajā aprakstā atradīsiet saites uz īpašajiem piedāvājumiem. Sāksim! Vispirms drošība. XTB ir iekļauts Varšavas fondu biržā un regulēts galveno iestāžu, piemēram, FSA, FCA un SAISEC uzraudzībā. Klientu līdzekļi tiek glabāti atsevišķos kontos, un fakts, ka XTB ir publisks uzņēmums, pievieno vēl vienu caurspīdīguma slāni. IQ option no otras puses ir bāzēts Piprā un regulē SAISEC Eiropas klientiem. Ārpus ES tas darbojas saskaņā ar starptautiskiem uzņēmumiem. Klienta līdzekļi tiek glabāti atsevišķos kontos un starpnieks piemēro negatīva bilances aizsardzību. Tas ir tirgū kopš 2013. gada un ir plaši atzīts īpaši tā lietotāja draudzīgās platformas dēļ. Tātad, runājot par drošību, abi brokeri ir regulēti, lai gan XTB ir priekšrocības ar savu sarakstu biržā un plašāku uzraudzību. Tagad paskatīsimies uz tirdzniecības platformām. XTB piedāvā pārlūkprogrammas platformu, kā arī mobilo lietotni Android un iOS ierīcēm. Tā darbojas gludi un sniedz piekļuvi visiem klasiskajiem tirdzniecības rīkiem, tehniskajai analīzei, indikatoriem, zīmēšanas rīkiem un stratēģijas veidošanai. Lai atvērtu pozīciju, vienkārši izvēlieties aktīvu, ar peles labo pogu noklikšķiniet un izvēlieties jauns pasūtījums. Jūs saņemsiet vienkāršu pasūtījumu logu, kurā varēsiet iestatīt tirdzniecības apjomu, maržu, peļņas ņemšanu un zaudējumu ierobežošanu. IQ option arī ir sava patentēta platforma, kas pieejama pārlūkprogrammā, datorā un mobilajā ierīcē. Tā ir pazīstama ar ļoti tīru un modernu saskarmi, kas padara to viegli orientējamu iesācējiem. Platforma ietver uzlabotu diagrammu ar vairākām indikatoriem, zīmēšanas rīkiem un pielāgojumu izkārtojumu. Jūs varat tirgot CFD uz Forex, akcijām, ETF un kriptovalūtām tieši no platformas. Tātad, kura ir labāka? Manuprāt, ja vēlaties profesionālu platformu ar dziļām rīkiem, XTB ir stiprāka. Bet, ja vērtējat vienkāršību un intuitīvu dizainu, IQ option varētu būt labāka izvēle. Nākamais, runāsim par iemaksām un izņemšanām. XTB jūs vienkārši pārslēdzaties uz savu reālo kontu un klikšķiniet uz oranžās pogas apakšējā kreisajā stūrī. Jūs varat iemaksāt ar karti, bankas pārskaitījumu vai vietējiem maksājumu veidiem atkarībā no jūsu valsts. Oficiāli minimālā iemaksa nav noteikta, bet reāli es ieteiktu sākt ar vismaz 200 amerikānu. IQ option depozīti ir arī vienkārši. Jūs varat papildināt savu kontu, izmantojot karti, bankas pārskaitījumu vai populāras e-maksājumu sistēmas, piemēram, Skrill un Neteller. Minimālais depozīts ir tikai 10 000 $, kas padara to ļoti pieejamu iesācējiem. Izņemšana parasti tiek apstrādāta 1 līdz 3 darba dienu laikā. XTD. Šeit tas ir priekšrocība, jo tas ļauj jums atvērt kontu vairākās valūtās. Tas nozīmē, ka jūs ietautāt uz konversijas maksu, kas mūs noved pie maksu. XTB ir viens no lētākajiem starpniekiem tirgū. Spreads uz eiro USD sākas no 0,1 punktiem, vidēji ap 0,8. Akcijas un ETF ir bez komisijas līdz 100 000 mēnesī, un virs tā jūs maksājat tikai 0,2%. Valūtas konversija ir 0,5% un nav izņemšanas maksu. IQ option izplatījumi parasti ir augstāki nekā XTB, īpaši valūtu pāros, vidēji virs 1 pip. Tirdzniecības maksa atšķiras atkarībā no aktīva veida un arī tiek piemērotas nakts pārdošanas komisijas. Iemaksas ir bezmaksas, bet izņemšanai uz dažādām metodēm var tikt piemērotas nelielas maksa. XTB piedāvā zemākas maksas, modernākus rīkus un lielāku caurspīdību kā publiski kotēta uzņēmums. IQ option no otras puses ir ļoti zema ieejas slieksne, stilīga platforma un bieži tiek izvēlēti tirgotāji, kas meklē vienkāršu sākumu. Mūsuprāt, XTB šajā salīdzinājumā ir labākais, bet IQ option ir laba izvēle, ja vēlaties sākt ar mazāku depozītu un intuitīvu platformu. Aprakstā atradīsiet saites uz īpašajiem piedāvājumiem abiem brokeriem.
tāpēc pārbaudiet tās, ja esat gatavs sākt. Un ja šis video jums bija noderīgs, neaizmirstiet atstāt patīkamu vērtējumu un abonēt kanālu, lai saņemtu vairāk šāda veida saturu. Paldies, ka skatījāties!